Nu tā, nākamā diena, šodien ir pasakaina diena, smuki mākonīši maziņi, mums ir doma aizbraukt uz Montpilatus. Mums ir bišķiņ plāni izjaucās šodien, šodien bija citi plāni braukt uz stāvāko pacēlāju, kas ir tā kā, nu, tramvai veidīgs, vilcienu veidīgs. Bet tur izrādās biļets ir iepriekš jāpēr, par ko es, protams, atkal biju nezināju. Bet labi, ok, tagad noskaidroju, nopirkām uz rītdienu, un šodien mūsu plāni mainās, braucam uz to Montpilatus. Pasīsimies, kas tur arī tā pacelšanās ir baigi ekstrēmā, un redzēsim. Bet, nu, skatoties, kāds mums ir tagad. Opā! Un tas pats labākais ir tas, ka tos mākoņus redzot, tas ir wow, super! Davai, lēžam! Tā, esam atbraukuši. Mašīnas gan tik pilns, un vienkārši nav kur likt mašīnas. Mēs esam godā 3. stāvlokā, pašā godā galā. Ja to vēl tā vietas, reku, pēdējā vieta ir brīva un viss. Tā, reku nāk lejā vilciens. Stāvums tur vienkārši nenormāls. Tā, un izrādās šitas ir pasaulē stāvākais sliežu vagoniņš. Lūdzu. Lēda nemaksā 78 Šveices franki. Mēs kopā samaksājām 195 kopā samaksājām. Jā, nu laižam, ieņemam rindu, cilvēki ļoti daudz. Tagad jau visi jau sakāpuši pa vagoniem. Bet labi, iesim droši vien kad ātrāk, lai mēs netiekam kodās pašās beigās. Un šādi ir izskatās no malas. Wow, kaut kas iespaidīgs. Baigi. Iesim un izmēģināsim šito brīnumu. Nu tad dodamies mūsu pirmajā no 3 pasaules stāvākajiem rekordiem, jeb mērķiem, ko bijām plānojuši šeit Šveicē apmeklēt. Šis mūsu pirmais mērķis būs pasaulē stāvākais dzelzceļš ar zobratu un maksimālo slīpumu 48%. Vilciens ir paredzēts tikai šādam slīpumam, jeb ja to nolikt uz taisnas virsmas, tad tas nevarētu vispār nekur pakustēties. Šeit ir ļoti daudz takas, jeb tu vidusceļā var izkāpt un doties vai nu augšā, vai nu lejā. Un atkal jau video nevar lāgā parādīt, kāds šeit īstenībā ir stāvums ārprāts. Nu tā, esam augšā 2000, cik bija? 132. 2132, esam augšā. Bišķiņ tāds mākoņains nedaudz, redzēt? Aizmugurē mākoņains, bet šeit nav mākoņains. Patreiz atrodamies tur, kur tas mazais zaļais karodziņš kalna spicītē. Tā mums tradīcijas nevar laust ap Jāņiem apmēram. Mums ir jāpaņem Elisoni, bišķi jāpapikojās nedaudz. Nu, neraust. Ir. Mums vienkārši ar Elisonu tradīcija ir ap Jāņiem apmēram bišķiņ papikoties. Tradīcijas nevar laust. Kaut kā tā. Ejam tagad ar malu pastamies.
Tā, un tagad paskatieties, kāds ir stāvums. Ej, tak tu nost, ārprāts. Normāli, nepavilti pasaulē stāvākais dzelzceļa vagoniņš. Ieraudzījām vienu taku no daudzām takām, kas gar Klints malu ved tālāk, un jūtami arī paceļamies augstāk nekā mēs atbraucām ar kalnu vilcienu. No ko dodamies, skatāmies, kur tad mūs tā taka aizvedīs. Nu, kā jums patīk šī pastaiga? Skatāmies, re? Mēs ejam tagad pa Klints malu reāli. Lejā tāda aiza. Un tur ir mākoņi. Ieejam iekšā mākoņos. Un viss balts. Nu, vienā apsē tikai mākoņi, un otrā apsē rekur skaidrs viss ir. Šitās Klints mākoņi vienkārši aizķēršies. Tā, pa šitādu te akmeņiem laižam augšā uz pašu augstāko punktu. Mums jau viens palika, Elsam palika sēdēt. Tā beidzās benzīns. Mēs jau mēs augšā tālāk līdz pašam augstākam punktam. 2134 laikam ir metri. Un tā, pēdējie metri. Laiku augšā. Jā, es vairāk nevaru, man nav spēki. Ejam apakaļ. Tā, 2132 metri. Vadā. Un skatāmies, re, šis ir reālais mākoņa ātrums. Nē, šitam bija jābūt kaut kādam skatam. Mēs jau nezinām, kāds tur ir. Varbūt labāk ar lemonu. Jā, tā. Un skaties, kā mākoņi iet, labais. Mākoņi iet, ķīnieši turisti iet, viss iet. Tā, paskaties, re, ej nost, re. Cilvēki staigā pa taciņām. Nē, nu. Un pa turienu un aiziet. Nu, paskaties, vai te nav pasaka, re, tāda kalnu taciņa, mākonīši, viss. Vau, pa smuko. Tās īsmuntā šūna, kā Tamāra saka. Nu, gājām uz turieni, tur viss mākoņos bija. Tagad bišķiņ tikai palikuši mākoņi. Kipa viņš ir slēgts, bet kāpēc tu viss te iet? Tā. Es brīnos par Šveici, saprotu, Eģiptē vai Turcijā tā var. Tātad, šeit rekur ir slēgts, bet visi nes kāpēc iet. Re, pasies pa sētas malu. Tagad Tamāra nevar sadūšoties, iet vai neiet. Bet ja viss iet... Nē. Nu, tagad ležam. Nē, Tamāra neiet. Man būs foršs skats. Jā. Nu tā, esam augšā.
aizliegtā zonā. Un kas te mums ir? Zinies, pa lielam skats uz otru pusi. Mēs neko neesam zaudējuši pilnībā. Te viss ir līdzinums. Tā kā šodien šis tas skats, kas ir visi mākoņi. Tur pa lielam nav nekāds skats. Nu, kaut kāds ir, bet ne kalni. Šeit ir daudz vairāk spunkāks skats. Mākoņi, vispārējais, kas varbūt labāks par maizītēm. Kurš vēl ēdis maizītes mākoņos? Tiešā nozīmē, ka mākoņi te vadās. Labs. Nu tā, ja jūs esat te, gribat kaut ko iedzert, pieņemsim kafiju, jā, 4,50, tas ir kaut kādi, nezinu, 4,80 apmēram eiro. Tēja, 4,80. Mums tēja pat ir dārgāka nekā kafija. Kafija šnabi. Kafija šnaps 6,50. Tas ir kaut kādi, nu nezinu, es saku apmēram kaut kādi 6,80, 6,70, nu apmēram. Bet, nu jā, cenas ir diezgan, kas te vēl ir? Tas ir šnaks hotdogs. Hotdogs 8,50. Nu jā. Prosecco. Bet cik daudz, kas tolē? Kur 75? 75 mg maksā 59 franki. Tas šampaniešu glāze nav, vai kaut maziņā. Jā. Nu, Es gribu. ko tu gribi? Gribi tālāk. Tā kā šeit kalnā paēst ir ļoti dārgi un padzert vēl dārgāk. Tā, un kāds agrāk ir bijis tas gaisa. Tas sliežu vagoniņš, kas ved augšā. Nezinu, vai tas turisma bija agrāk vai nē, bet katrā ziņā tāds ir kaut kur bija. Un tā, principā mēs tagad esam rekur šeit augšā, šajā vietā. Mēs ar kājām aizgājām rekur līdz šai vietai augšā. Tad es uzgāju augšā, tur, kur nedrīkstēja iet. Pa teieni, tur, kur nedrīkstēja iet. Nu, principā tas sliežu vilcieniņš iet reku šodien te pa teieni. Un reku uz to Alpnachstad. Un tāds ir. Bet ir otra opcija, kādu jūs varat paņemt zelta ceļš, skaitās uzbraukt vilcieniņu augšā. Tad kur te mums ir rekur no teienes laisties ar gaisa vagoniņu lejā. Gaisa vagoniņš. Un tad ir tā, ka tur vai nu, te līdz teienē laikam. Un tad vai nu ar kuģīti braukt uz teieni te apakaļ. Nu vienalga, kur piestāt. Vai nu rekur ar vilcienu jau braukt apakaļ. Reka vilcienu jābrauc ar apakaļ. Bet viņš maksā dārgāk, viņš kaut 140 vai 130 franki no cilvēku maksā. Nu tā karta izskatās. Braucam lejā. Vairāk varam pastāstīt par to, kā bija braukt ar pasaulē stāvāko sliežu zobratu vagoniņu. Principā šie vagoniņi ir uztaisīti un piemēroti tik ērti, ka ja tu nezini, ka šis ir pasaulē stāvākais sliežu zobratu vagoniņš, tad tu nemaz to nejūti. Bet, paskatoties ārā, brīžam tas stāvums lika izbrīnīties. Kā var tā būt, ka ir tik stāvs un tu jūties komfortabli? Bet viennozīmīgi bija to vērts. Skrienot gan notikumiem pa priekšu, nākamā sērijā jūs redzēsiet, ko tiešām tik vērtu, jeb nākamo pasaules rekordu, kur pat man bija kājas sastingušas. Nerunāsim ne par Tamāru, ne par Elisonu, kur nezinu, vai vispār uzbrauca. Bet ok, gaidām nākamo sēriju. Gan jau mēs parādīsim, kas tur īsti bija un cik bailīgi bija. Nu tā esam atbraukuši, nu īstenībā iespaidīgi, jo šitas te ir, kā viņš pa to malu tur mauc, vienkārši afigieķi. Tur tas stāvums ir arī ļoti liels, nu tāds iespaidīgs, tiešām iespaidīgs, ne vēl pasaulē stāvākais viņš ir. Tā kā, ja jums interesē, droši iesaku. Tā, dažreiz, ja tu esi kalnos, tas nenozīmē to, ka tev vienmēr ir smuks skats, piemēram, šodien skatāmies. Vaļa! Tāds mums šodien izskats. Tātad pretīm atgādina, ka te ir ļoti lieli, masīvi kalni. Jā, un diemžēl tā ir.
Šodien mūsu doma ir aizbraukt uz salas raktuvēm. Tās gan kaut kāds 150 km tālumā, pat 200 sanāk pār apli. Aizbrauksim, pastīsimies, kad nav jēga šodien braukt kalnā vispārībā, jo kāda jēga uzbraukt? Vispār nekur nevar. Tamār pat brīnās arī. Bet nu jā, laižam, pastīsimies, kāds skats ir no kameras, ka mēs brauksim lejā pa serpentīniem. Iebrauksim uz šiem mākoņos. Nu tā, piestājam te malā, braucam pa serpentīniem un paskatāmies, kā tas skatiņš. Voļa! Ej, tak tu nost, labs. Jūs neticēsiet, bet augšā, ka tur ir virsotnes. Akal jau video kamerā to nevar parādīt, bet te priekšā vienkārši kalna grēda. Un viss vienkārši mākoņi iečitā. Tas nav nekas pātrināts, viss iet reālā laikā. Nu baigi. Un tu braucam pa tiem serpentīniem, akal kārtējā kalnu pārēji. Domājam, jāpiestāja, kas tāds ir. Rektie tie, kas ar tām trosēm lec lejā. Uziet augšā. Nu, tas ir tā drošība, kur viņi šitā te labs arī. Un te lejā, protams, ir normāla aiziņa. Tās ir liels eglis. Baigi. Kalni. Kur tu jau leks jau? Nobrauciet no kalniem lejā, gandrīz esam klāt. Atliek tik caurbraukt Šveices pilsētnē Aigle. Pamanām gar malām mašīnās savākušies fani kaut ko gaida. Un gar malām arī salikt dažādi konis, kas regulē satiksmi un arī slēgs to. Neziņā braucam tālāk. Tad apjošam, ka esam iebraukuši gandrīz pa vidu riteņbraukšanas sacensību vietai. Bet par cik sacensības vēl nav sākušās, tad atļauj braukt vēl ar mašīnām. Nu tad braucam, lai tik mūs nenoliek mierā. Tā, un esam klāt pēc tam salas raktuvēm. Vajam skatīties, kur te kaut kur iekšā iet, vai kā vispār notiekās, vai pa grupām, vai nē. Arī kaut kāds sums var atstāt, ja ir. Kaut kā tā. Tātad, mums kopējais sanāca 3 personām 65 franki. Apmēram kaut 70 eiro. 2 stundas būšot tas, tā tūre. Nu, ejam, skatāmies, kas notiks. Reku mums iedevuši tos te. Mums jānospiež vieninieks, mēs varam klausīties, kas tur ir. Tikai vieninieks, Jā. No apmēram 20 cilvēkiem mūs sadalīja pa grupām. Bija angļu valodas un vācu valodas. Gadsimtiem ilgi salas raktuvu īpašumtiesības nozīmēja bagātību un varu. Salas atradnes Beksā, kas tika datēts 15. gadsimtu. Vēl šodien salas tiek iegūta un tirgota visā pasaulē. Salas raktuves ir pieejams apmeklētājiem. Alās ir vairākas telpas, un tajos ir muzeji, kuros ir attēlota salas ieguve no 1684. gada līdz mūsdienām. Pirms 200 līdz 60 miljoniem gadu pašreizējā Ronas ielē bija sekla jūra. Beksas salas atradnes Vaud kantonā ir iegūtas no šīs jūras salas. Pasaules tektoniskos plātņu virsmu seismisko aktīvās zonas rezultātā šeit gadu miljoniem veidojās lieli kalni. Tā rezultātā šeit arī atrodās kalnos izzudušās jūras salas, ko jau agrāk un arī tagad veiksmīgi iegūst šeit, dodot 30 000 tonu salas gadā. Eju un tuneļu labirints šeit ir vairāk nekā 50 km garš, bet ne visur tu drīkst iet. Apmeklējot muzeju un raktuves, apmeklētāji iepazīstas ar dažādām salas iegūves metodēm no 1684. gada līdz pat mūsdienām. Ejot pa sākuma alu labirintiem, esam nonākuši līdz šim vilcieniņam. Šis ir tāds miniatūra izmēra vilcieniņš, kas mūs ievadīs līdz pat 1,5 km kalnā iekšā. Un atkal secinām to, ka ja tu esi vai nu garš, vai nu korpulents cilvēks, tad šīs salas, diemžēl, nebūs jums domāts. Tik šaurlam. Bet tāds viens resnis tikai var sēdēt. Tu mēs neesam tik resni. Tu esi bišķī savas iespiedusies.
Nu tagad braucam iekšā gandrīz vai 2 km salā. Jūs spējat iedomāties? Ārprāts! Tā, nu esam atbraukuši iekšā kalnā. 1,5 kilometru. Ejam tālāk. To jau baigā tālu sistēma. Labi, ejam vēl tuneli iekšā tālu. Atgādina to, ka mēs esam kalnā iekšā apmēram 2 km. Un šeit jau pavarās ļoti lielas telpas. Pat nestādos priekšā, kā viņi senos laikos bez jebkādām tehnikām ir izkaluši šīs lielās telpas, meklējot sāli. Nu, reik tagad visiem parāda, cik tomēr grūti ir skaldīt plintis, ka tas nav nemaz tik vienkārši agrāk bijis. Turpinām iet pa telpām iekšā dziļāk un dziļāk kalnā. Šeit jau redzam muzeja turpinājumu, jeb kādas bija pārvietošanās iespējas agrākos laikos. Šī koka sliede un padziļinājums vidū nav uztaisīti netīšām. Agrāk šeit nebija gaisma un bija tikai petrolējas lampas, kas bija pie rokas nesamas. Un, protams, viņas deva ļoti mazu gaismu. Un, lai nenovirzītos no ceļa, tad ratus viegli bija stumt vadoties pēc sliedes. Virzoties tālāk, nākamā telpā redzam, ar ko agrāk cilvēki veda no kalna ārā izrakto materiālu. Vai jūs zināt, kas šie ir par baļķiem? Jūs ticēsiet, ka šīs ir gaisa padeves trubas? Tā, un tur, ka agrāk bija šādas, bija gaisa padeves. Nebija tādas trubas, nebija. Viņi izmantoja koku. Un tā, lai būtu cirkulācija alās, rekur tāda liela gaisa tā kā pumpi. Un par šitādām te koka trubām, kurām caurumi ir uztaisīti, arī gaisa padeva. Nu, cirkulācija. Tā, jā, un šitās te ir, rekur, tā saucamās trubas. Ja, rekur, agrāk šitā te ņēma, rekur šito te, un urba cauri, uztaisīja, rekur, galu tādu, lai varētu iesprost iekšā otrā. Nu, tā kaut kā, baigi. Un tā, un rekur redzēt, rekur, saspraust kopā koki. Nu, jā. Jā, jā. Nu jā, nu jā. Un šeit tāds maziņš tā kā muzejs, kādi bijuši agrāk tie instrumenti, kas palīdzējuši alās tikt iekšā un visu attīstīt, lai varētu šeit kaut ko darīt. Nu, rekur pagaršot ūdeni. Sāls, jā? Nu, If we go, that's the product, that's dry. So when we go on social nu, ka viss tas baltais ir sāls. Jā, un te ir, ka sāls ūdens. France or the Mediterranean to swim, we have 300 grams salt. Sāļš, vienkārši ūdens. Pagaršo. Pagaršo. Nu, sāļš. Nu, pagaršo. If you go Ocean, Pacific, Atlantic, Tā, šeit varam redzēt, kādas lampas izmantoja kalnos. Tas vispār, kas tas pa skaitlis, nezinu. Šitāds te, tā kā svecis, nu, duši vien svecis iekšā bija. Tad jau tālāk nāk šitāds. Tad jau tālāk nāk jau uz kaut kādu ēteru, laikam uz kaut kas tam līdzīgs. Un te jau arī uz kaut kādu ēteru, kaut kāds deglis ir 1890. gads. Nu, te jau arī rekur kaut kāds kerosīna vai kaut kas tam līdzīgs. Tā. Un te jau kaut kas jau mūsdienīgāks aiziet jau arī. Un te jau līdz pašam mūsdienām jau, ka 1950. gads jau šitādas te lampas izmantoja. Tā.
tā kaut kā. Nu, tās baigies īstenībā kalnā iekšā. Mēs esam baigi dziļi jau. Nu tā, šitā esot pirmā elektriskā urbmašīna kalnā, kas borējusi un var pārbaudīt, vai ir sāls iekšā. Nu, to reko redzēt, kādiem te liftiem laidušies lejā. Tā baigi īstenībā, tāda baigā hala lielā. Okay, left side, please. Left side, you go across the restaurant. Paliek atkal viens. Passez à gauche, vous traversez le restaurant. Wow, īstenībā tāda baigi lielā zāle, angārs. Nopietni. Un šīs sālsrakstulis vēl joprojām strādā, darbojās. Un šeit strādājot, cik es tā sapratu, tikai 4 vai 5 cilvēki, kad agrāk esot ļoti daudz vairāk strādājuši. Pēc agrāk tehnoloģijas nebija tādas un vispārējais. Te pat iekšā laikam kaut kāda kafejnīca vai kaut kas tāds. Šeit varam redzēt tehnoloģiju, kādā veidā tiek iegūts sāls. Arī smalkums un rupjums tiek kontrolēts. 24 hours more. You make a natural. Te ejam pa tu tuneli, kur jau reklāmiņas skatāties, te var iegādāties šī tāds produkts. Tur tālāk arī bija tur sāls produktu, baigi reklamējās. Baigās saules sistēma šitiem te. Tā, un šeit arī tās trubas, ko es runāju. Ja pareizāk sakot, koki, kas ir salikti kopā, veidojot tā saucamās gaisa ventilācijas trubas. Un reku tur aiziet projām tālāk. Tā, un tagad mums iedos pagaršot sieru, kurš šeit ir speciāli pagatavots, respektīvi nogatavināts. Viņiem speciāli recepti esot. Un reku tagad ir. Viņš 48 eiro kilogramā maksā. Viņi nemaz nevarot nekādos supermarketos nekur iegādāties. Okay. Yeah, thank you. Yeah. No, Vai nu traki gribējās ēst, vai nu tiešām tas siers bija ļoti garšīgs. Nu, kāds ir? Esam beiguši sāls raktuvu apmeklējumu. Atliek tikai izbraukt ārā no vairāk kā 2 km gara tuneļa, kas atrodas kalnā iekšā. Un to arī daram. Esam nosēdušies priekšā, lai labāk varētu paskatīties, kur mēs braucam, bet nu viss jau pa lielam ir tumšs un tunelis garš. Nu tā, ar šitā te mums arī vagoniņi izveidā. Labi, tam arī izstāsts. Bija interesanti, nebija interesanti? Bija to vērts? Nu jā. Jā. Varbūt bišķiņ pa ilgu. 2 stundas. Šis aizņem 2 stundas viss. Principā bija to vērts, un šis aizņēma 2 stundas. Nākot ārā, kur tad bez ievilināšanas uz kaut kādu, ko saistībā ar sāli? Mums iepēc augšām. Tātad, reku jāpaņem. Mums iedeva čipsus bez sāls, vai vēl kārtējā reklāma. Var paņemt sāli ar dažādām garšām. Vienkārši pagaršot, kurš tev labāk tur garšo. Reku tālāk, tur ir kaut kāds cits sāls un kāds savādāk. Honey or caramel? Honey? Jā. Okay, thank you. Tātad reku nodegustēt arī medu, kas ir tās kalnos vākts. Tā, un tagad reku meitenes garšo karameli, ja? Nav jau vairāk. Vairs jau nav. Nodegustēji. Tā kā gotiņa. Čipši arī baigi maz, bet nu labi, tā ir degustācija. Tagad ārā būs veikaliņš, ar šiem varēs nopirkt visu. Un te jau atkal, protams, kā jau vienmēr, atkal veikaliņš ir ar dažādiem gardumiem, saldumiem. Sāli, protams, ka pārsvarā.
Un reikītie sāļi visādi dažādām garšām. Tad viens maksā 6,90 franki, tas ir šitas te. Tas ir kaut kādi, nezinu, 7,50 € varētu būt tā kaut kur. Te cenas dažādas. Nu tā jā. Tātad sāls lampas var nopirkt. Tā. Un tad šitāds tā sāls raktos birka. Tur iekšā jābrauc, viņš tas liels kalns ir. Un tur iekšā kalnā viņš ir atrodās. Un principā tad tur 1,5 kilometru iekšā jābrauc. Un normāls tāds baigais. Un viņi saucās Main de Sal de Beks. Ja nu kādam interesē. Alberta Beksa kaut kāds sals.